Nu, ko, dargais skatītāji, esmu jau uz Valdemāra ielas ceļā uz Labietu. Pareizs laiks bez 15 minūtēm 6. Šodien, kā jūs redzēt, pēc krekla Latvijas izlases spēle, Latvija-Velsa. Ja jūs skatījāties man vlogu, ja ne, tad mēs bijām arī uz Velsu aizbraukuši atbalstīt, kur 0-1, diemžēl, zaudējām. Nu, tad šodien ejam atbalstīt Latvijas izlases Konto stadionā. Ja bija 0-1, tur varbūt sajiet šodien. Lai arī bija jauks posts, kad no 5 tiekamies Labietī. Es ap 6 biju pirmais, tāds ir vēl 2 cilvēki atnākuši, nu tāds baigais klusums. Varbūt viss basketbols gaida, nu, krekla baigi nav jāmaina, zin kā vienas krāsas. Nu, Kārli, es dzirdēju, ka vakardien vesels 3 minūtes spēlē pret Velsas faniem futbolu. Precizēšu 3 reizes pa 1 minūte izskrēju. 3 reizes pa 1. Tā kā strīkers vai kā spēlētājs? Tā kā spēlētājs, tā kā hokejā. Hops, čučuri, atpakaļ. Hops, čučuri, atpakaļ. Nu, kāds rezultāts? Pārsteidzoši. Latvija uzvarēja 4-0. Ok, par šodienas spēli, kāds varbūt tavs ekspektācijas? Daudzi lamājās, kad Latvija ļoti sūtīgi spēlē, lai gan es tam negribētu piekrist, tas pats 0-5 pret Horvātiju. Nu, Horvātija ir top, ja, nu. Kāds ir tavs domas vispār par izlases sniegumu un par to, ko šodien sagaidām? Var lamāties? Tā. Rīgs tur būs, ne? Vispār nav. Spēle no spēles, padiršana. Nu, vismaz trībienai būs labi. Kaut gan velsieši ir vairāk, bet atbalsts būs labāks nekā viņiem. Es paredzu kaut kas līdzīgs tā kā Skoti, kad bija pie mums. Nu, kāds rezultāts? Nu, Velsā bija 0-1, bet visādi varēja iznākt. Izties, ka mēs varam arī ievandīt, tāpēc es ar sirdi ceru, ka 1-0, bet mans prāts saka, ka tas pats 0-1 vai 1-1. Esmu dēļ tikko notiekušajiem basketbola notikumiem tik saviļņots, ka es būšu nedaudz pasists reālists. Tā kā es prognozēju, ka mēs pirmkārt iesitīsim vienus vārtus un varētu būt 1-1 vai 1-2 zaudējums. Neizšķirts vai zaudējums, mana prognozīt aptver. Ja tu būsi prezidents, ko tu mainīsi? Sistēmu. Nacionālajā televīzijā. Nē, nu, man tagad programma izstāstīt. Tā ir pavisam īsa. Pirmkārt, Nacionālais futbola stadions primāri pār visu. Otrakārt, trenera maiņa. Mums vajag progresīvāku treneri, modernāku treneri. Man ir plāns, kas tas varētu būt. Tas ir otrais. Es Dainim nopirkšu modernāks bikses, lai viņš ir apmierināts. Un trešo no daudzajiem punktiem - alus futbola stadionos 3 eiro, nedārgāk. Ko ir ieradies arī Gins? Gina, davai stāst savas ekspektācijas un ko mēs šodien redzēsim laukumā. Pēc Horvātijas man ir grūti runāt, bet... Kāpēc Horvātija 6. pasaulē? Nu, ķipa, nebūsim nagli pī. Nu, nav nagli, bija vāji bija. Nu, vektors, bet vektors ir vektors. Bet es domāju, ka šodien būs līdzvērtīga spēle, bet es ļoti ceru, ka beidzot nebūs skaists zaudējums, bet tomēr uzvar. Puriņš 0 ielaidīs šeit. Es ceru, ka nebūs puriņš vārds. Nopietni? Jā. Heiteris. Jautājumi par prognozē, vienkārši bezjēdzīgākais jautājums. 18-14 būs Latvijas labā. Nezinu, netiek prognozēt. Kā jūties pirms spēles? Nepārāk. Cits ir bijis labāks. Kāpēc? Nezinu, kaut kā. Nezinu. Nē, nav slikts, jā. Ja vakardien PPK varēja 6-1 uzvarēt. Jā. Es domāju, ka varētu arī uzvarēt šodien, jā. Bet, nu, kaut kā nezinu. 4 zaudējumi pēc kārtas. Nav jau tagad ir rezultātu spēlēm, protams. Klasiskā uzšķabris, citu. Šo trailerī var likt. Beidzot, mēs redzam, ka cilvēkiem ir darbs beidzies, viņi beidzot ierodās. Ko tu sagaidi šīdienas spēlē? Pieņemšu tikai un vienīgi uzvaru. Ja nē? Nezinu, tad es būšu vīlies. Un tad atbildīgiem cilvēkiem būtu jāpieņem vīrišķīgi lēmumi. Atkal cilvēks, kuram nav fana atribūtika, viņš iet uz spēlē. Būs. Nopirks, jā? Jā. Plānā, kur pirks? Šalīt, tāda kā tev, tikai mājas šalīni. Kādas ekspektācijas šeit? Pozitīvs, uzliku 10 eiro uz Latviju. Pierunāju. Kāds ir koeficients? 7,25. Opa, nav slikts. Un ja Latviju uzvar, tad mēs tusējam par tā naudu. Latviešu šodien var izšaut.
Tusēm, jā. 10 eiro, 72 eiro pusēdos. Tas ir mans draugs. Tas ir mans draugs. Pareikinājām 6 aliņi. Nē, 10 aliņi. Uj, matemātika bija 10 aliņi Skonto stadionā. Rekord, kaut kāds jaunums. Mēs pēc aparītes tikām. Nu ko, sākās gājiens, ies uz stadionu. Man par tevi jādomā. Pulko stājamies, lai asins plūs mēs klausimies, pārku bāžas, pušu plīst. Jo mēs esam Latvija, jo mēs esam Latvija, jo mēs esam Latvija, jo mēs esam Latvija. Esam stadionā, nav baigi pils pagaidām, cilvēki nāk, vācās, viss lieliski, atkal noteikti visiem tiem, kas ņaudējas, ka nav spēle, nu nevar to spēli baigi rādīt, arī pēc noteikumiem šīs izlases spēles, viņi tur var iedot kopijas trēk, tāpēc lūdzu neraudum komentāros, ka nav spēle, bet tikai mans resnājs džīms. Ko? Nu ko, interesanti lieta, ko jā uzzinājām pie ieejas, kad vārtos ir Ozols. Interesanti. Bet Robs arī, es uzskatu, Robi ir bišķi naids tāds iekšā, tāds nīknums, kas varētu pavilkt šī spēlē, un es novēlu viņam lielu spēli. Un es vēl zinu ceru, ka Rēkšs nāk šeit laukumā. Mārko, davai! Ir forši, ka ir 5 deficīts, bet velsieši ieradās 900 fanu sektorā, un vēl 600 ir šeit stadionā. Un pat fanu H sektorā ir velsieši. Nu ko? Latvijas izlases nāk. Jā, ļoti interesanti. Tur vels, tur visur īstenībā daudz, tur ir vels. Tas šeit, tas nīknums, brālī, tas nīknums. Un, protams, vēl viens ceļš no Roberta. Ļoti labi, komanda. Man arī patīk uzbrukumi līdz šim ļoti labi, bet Ozols ķer.
varēja iekrist vairākas iespējas. Neiedeva uz zelta pret Kroli, kur bija pārkāpums. Kā nu ir, kā ir. Jāķer hypes, kamēr var. Kur šeit dara? Kas tas pa krēklu kops? Šeit ir futbols! Es biju sāk gaidīt basketbolu komandu. Tad es satiku viņu, tad mēs aizgājām apēst karbonātus. Tad mēs izdomājām, ka jānāk ir futbola spēle. Un vēl iedavāt viņam biļeti. Jā. Mēs esam dāsni cilvēki. Pagaidi, basketbols iedvesmo uzvaras. Es ceru, ka viņi ir iedvesmoti, ka no 0-1 būs 2-1. Uz priekš Latvijas. Ja būtu viņiem Žagars, tev būtu 98-0. Ja viņiem būtu Bātņa un Žagars. Ja neaizmirsīsim pa hokeja sasniegumiem. Var redzēt, kā visi skatās futbols. Nu kā, cerēsim, ka par tādiem plikajiem pupiem mēs nedabūšu banu. Kā spēle līdz šim? Nav slikti žēl, ka nebija divas realizētas epizodes. Jā, vai arī sodiņš. Viņi uzman Krolu. Krolis kaut ko var izdarīt. Kā tev fana atmosfēra, fana dzied šodien? Labi, Sektors ir ļoti labi. Mēs varam labāk, bet redzam, ka šeit ir viss tie, kas gribēja. Jā. Un Vels man arī tik tuvu īstenībā, es brīnos, ka vēl nav kaut kāds domstarpības beigās, ne? Ir informācija, ka bija jau. Jau bija, jau beidzās. Pāris jau ir izgājuši. Tas tā kā apmaiņas programma, pāris mūsēs pie viņiem izmet šeit pāris viņai. Čērno, nice! Un redzi, tagad parādījās uzraksts, kad iespējams vārds sarkanās kartītes pārbauda. Krāni. Tagad vārds ir, ka šeit Krolim bija, tad nebija. Tad vārdiesnes uzskatīja, ka nav tik traki. 6464 nav slikti. Ņemot vērā, ka ir kaut pusodrīts velsieši, tad ir trīnīts Latvijas. Un atkal vels cilvēks ir uz zemes. Ļoti labi. Ļoti labi, Robert. Cik es viņu var slavēt, es nezinu. Pirmos! Iesaist. Nē, atkal tāds spiediens pie mūsu vārtiem. Roberts! Ulīm garām mēs vien! Labākais Roberts! Draugi, jūs vēl neredzēt, bet es redzu, kurš stāv tur pie līnijas. Marko nāks ārā. Es tev tas Dašviču Marko. Nē, būs Marko. Tu iesit, tikai mēs runājam. Vajadzētu. Ko 90 minūte, lai ir bijuši pāris uzbrukumu, kopš iznāca jaunie spēlētāji. Vajadzētu vēl. Varam iesist. Es ticu Marko. Dašvičs varētu aizskriet. Visi tur var aizskriet. Būs. Galvenais darīt, cīnīties. Tas pēdējais. Diemžēl. Interesanti, kad faktiski tribīnas jau ir tukšas, bet Vels fani vēl aizvien sēž zied. Es zinu forši, 3 cilvēki vēl atsildās. Tā kā, bet tiešām, es pat teiktu, ka viņi bišķi aktīvāki nekā spēles laikā. tas tāds baigi interesantais faktors. We have to. Oh, my friend Andres. Hey, Andres. This guy's from Wales. Hello, we're from Wales. It's we love it here in Latvia. We have had a brilliant time. Thank you very much for having us. 2-0 win. We love the 2-0 win, but thank you very much. I will shake your hand. So, thank you. Thank you. Take care. Arī davai kopsavilkums. Kas notika, kas jādara, kāds ir jāmaina. Nu tā godīgi.
Man patika tas brīdis, kad H sektors bļāva Dainis out, viņš nāca aplaudēt un dzirdēja to, pagriezās un aizgāja prom, bet es gribēju parādīt bildi vienu. Es arī redzēju, Un šito bildi. Nu, kaut kāds... Es arī dzirdēju, kad rekur ultras bļāva virsū dubram un kaut ko pārmet par spēlēšanu. Es nezinu, es negribu tagad, es biju H sektorā, es nevaru tagad neko analizēt. Man kopumā bilde tā ir pilnīgākā. Jā. Kaut kāds bezcers. Un tas viss uz hokeja un futbola, basketbola fona sāp mazliet. Jā, protams, tas noteikti bišķiņ, tāds. Pirms spēles tu teici, ka būs rezultāts 18-14 Latviju uzvarēs, diemžēl 0-2. Problēma bija tā, man liekas, ka Dainis pārāk ātri maiņas šoreiz veica. Vajadzēja nogaidīt vēl minūtes. Tad būtu iespējams aizgājis. Par agru bija maiņas. Ko pamēģināsim, man ir ideja X. Marko nenoķēram pie laukuma. Iesim ķert pie izejas no stadiona. Varbūt saiet. Ko, draugi? Vakar ir noslēgt lieliski. Kāpēc? Kā jūs redzat, Ozols. Un tas nav viss. Regži. Paldies čaļiem par spēli. Paldies arī pārējiem čaļiem par spēli. Un rītdien 2 dēli būs ļoti laimīgi pamostoties skolu. Un paldies, ka jūs man palīdzēt būt labākam tēvam. Tiekamies nākamajos video. Paldies visiem, kas skatījās.